Labdien! Šajā video mēs paskaidrosim 3 svarīgas lietas. Kā pieslēgties Datorium mācību platformai, kā iegādāties mācību kursu un kā pareizi iestatīt savu profilu, lai saņemtu certifikātu par veiksmīgi apgūtu kursu. Ienāciet mācību platformā online.datorium.eu un ielogojieties, izmantojot esošo jūsu skolēna profilu. Svarīgi šeit ir izmantot jau esošu profilu un neveidot jaunu. Pretējā gadījumā jūsu maksājums var netikt identificēts. Ja jums nav profila mūsu mācību platformā, tad skatieties citu video instrukciju par jaunu profilu izveidošanu. Ja neatceraties savu profilu paroli, tad to varat atjaunot spiežot uz Forgot Password. Ienākot mācību platformas skolēnu profilā, nospiediet View More Courses un izvēlieties kursu. Mācību kursa lapā ir pieejama detalizēta informācija par kursu, tā skaitā kursa saturs un informācija par pasniedzēju. Tagad izvēlieties apmaksas veidu. Jūs varat izvēlēties dalītu ikmēneša maksājumu vai samaksāt par visu mācību kursu uzreiz. Izvēloties ikmēneša maksājumu, jums platformā jāveic maksājums tikai par pirmo mēnesi. Jūsu ērtībām informācija par maksājumu tiek saglabāta, un visa kursa garumā no jūsu kartes konta tiks noņemta mēneša maksa. Sava skolēna profilā jūs vienmēr varat pārvaldīt savus maksāšanas iestatījumus. Jūs varat samaksāt arī par visu mācību kursu vienā maksājumā. Izvēloties šādu maksājumu veidu, jums tiek piemērota atlaide. Mūsu platformā tiek izmantoti tikai droši maksājumu veidi. Kad esat izvēlējies apmaksas veidu, nospiediet pogu Purchase. Tagad ievadiet jūsu maksājuma kartes datus un nospiediet pogu Purchase. Kad maksājums ir pabeigts, pārliecinieties, ka uz jūsu norādīto e-pasta adresi esat saņēmuši reģistrācijas apstiprinājumu. Ja šāds apstiprinājums ir saņemts, tad jūsu bērna profilam automātiski tiek piešķirta piekļuve visam kursa saturam. Ienākot kursa lapā, nospiediet pogu Resume Course, lai nonāktu kursa vidē. Sadaļā Getting Started ir informācija par to, kā sagatavoties nodarbībām. Attiecīgi katras tēmas sadaļā tiks ievietota tiešsaistes nodarbības saite un parole, kā arī video ieraksts pēc nodarbības. Lai izietu no kursa vides un atgrieztos mācību platformā, nospiediet uz uzraksta Go to Dashboard. Tagad ienāciet jūsu profilā, nospiežot My Account un pārbaudiet jūsu profila informāciju. Vārda un uzvārda laukos ir jābūt norādītam pilnam skolēna vārdam un uzvārdam, jo tas tiks norādīts certifikātā. Prasītā e-pasta laukā norādiet savu e-pasta adresi, jo uz to tiks nosūtītas svarīgas ziņas, tai skaitā informācija par maksājumiem. Lūdzu norādiet arī telefonu numuru, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar jums operatīvi sazināties. Tagad apstipriniet veiktās izmaiņas, nospiežot pogu Save Changes.